Sveiki, es esmu Dace Butlere no uzņēmuma Roche, un šodien pie mums ir Ieva Bikava, digitālo veselības datu speciāliste. Sveiki! Un šodien mēs runāsim par digitāliem veselības datiem un topošo vēža reģistru. Jā, pirmais jautājums, ko es gribēju jautāt, kur mēs pašreiz esam ar digitālajiem veselības datiem, kāda ir situācija, jo Covid pandēmija iedeva tādu izrāvienu, ja bija vajadzīgas ārstu attālinātās konsultācijas, bet tas dati nav tikai par konsultācijām, kur mēs esam ar datiem. Es teiktu tā, ka, ja mēs skatāmies uz digitalizāciju kā tādu, protams, Covid bija milzīgs izrāviens, jo, kā jau tu minēji, sāka izmantot vairāk tehnoloģijas, gan attālinātās konsultācijas, gan arī sāka praktiski izrakstīt e-nosūtījumus uz noteiktiem izmeklējumiem. Un mēs arī ļoti izbaudījām to, cik brīnišķīgi strādā e-receptes. Bet, ja mēs runājam par digitāliem datiem, diemžēl tur būtisku izmaiņu nav, jo arī šodien ieejot e-veselības portālā kā pacienti šie dati nav lielākoties, un arī, diemžēl, joprojām pacientam ir jābūt šim te kurjeram, kas staigā no viena kabineta uz otru ar savu dokumentu mapīti. Atsevišķās slimnīcās arī ir uzlabotas kaut kādas sistēmas, kaut kas ir papildināts, bet ja mēs skatāmies kopējo situāciju valstī, diemžēl mums dati ir, manuprāt, tādā pašā līmenī, kā bija pirms pandēmijas, un datu pieejamība ir diezgan ierobežota. Pēdējie dati, kas mums ir par tādu apkopot, ir par 2017. gadu, ja? Tas, kas ir pieejami, ja mēs gribam redzēt. Diemžēl, jā, vēža reģistra gadījumā tā tas arī ir. Tā publiskā informācija, kas ir apkopota, analizēta, tā ir par 2017. gadu. Es saprotu, ka šobrīd atbildīgās institūcijas strādā, lai apkopotu un izanalizētu datus par 18. gadu. Protams, vēža reģistrs nav tas reģistrs, kurā dati parādās jau rīt, šodien ievada sistēmā un rīt viņi jau ir reģistrēti, tur ir kaut kādas nobīdes, bet tā labā prakse paredz, ka tad, kad gads ir beidzies, tad nākamā gada laikā šie dati ir. Un, jā, diemžēl tā ir situācija, kas ir zinām jau vairākus gadus un par ko runā arī speciālisti, ka dēļ šīs datu nepieejamības arī Latvijai ir ierobežots iespējas piedalīties pētījumos, un mēs nonākam ar vien sliktākos reitingos tieši attiecībā uz onkoloģijas datiem, jo mēs nevaram arī saprast, cik daudz pacienti ir, kas ar viņiem notiek, un, piemēram, lai novērtētu to pašu Covid pandēmijas ietekmi uz onkoloģiju, bez datiem to praktiski nav iespējams izdarīt, jo tās, manuprāt, ir tīras spekulācijas. Kamēr mums nav dati, kamēr mums nav pierādījumi, mēs nevaram apgalvot tieši šīs cēloņu sakarības un aprast. Nav jā, konkrēti fakti. Un kāpēc ir izveidojusies šī situācija tagad, jo tas no 17. gada, tagad mēs esam 22. gadā, tā plājas kļūst ar vien? Es gribētu uz to jautājumu skatīties plašāk, ne tikai uz reģistru, bet kopumā, vienas no tādām lietām, par ko bieži runā, ir tas, ka ārsti negrib vadīt datus. Un tā ir arī lieta, ar ko es bieži vien saskaros, bet es gribētu teikt, ka lielā daļā gadījumā tas ir mīts, jo ārsti ir gatavi ievadīt tos datus, ko viņi paši rada. Piemēram, ārstniecības procesā aizpildīt šo diagnozi vai kaut ko tam līdzīgi, viņi ir gatavi. Tas, ko ārsti nav gatavi, viņi nav gatavi būt par datu operatoriem, kas pārvada datus no viena dokumenta otrā. Un tas lielā mērā ir saistīts ar esošo e-veselības sistēmu, kura tika sākta izstrādāt 2008. gadā apmēram, un ka šie dati nav strukturēti, nav standartizēti. Līdz ar to tas, ko mēs saprotam šobrīd, kad mums ir dati, tas, ka es uztaisu asins analīzes un var ieiet Gulbi laboratorijā vai Datamed mājaslapā un paskatīties, tas ir labi, bet tas nav tas ideālais modelis, kāds darbojas pasaulē. Tad, kad tu vairākas reizes mini, ka dati nav strukturēti, ja, un kad kā viņiem vajadzētu būt digitalizētiem, lai viņus varētu analizēt, kas būtu tie galvenie ieguvēji, ja šādi dati viņi būtu strukturēti? Es gribētu teikt, ka ieguvēji ir pilnīgi visi, sākot no pacienta un beidzot ar politikas veidotājiem. Jo, ja mēs skatāmies uz pacientu, tad, ja šie dati ir pieejami, tad pacients viennozīmīgi ir ieguvējis, jo viņam ir iespējas ātrāk tikt pie diagnozes. Īpaši gadījumos, kad, piemēram, pacientam šis ceļš sākās varbūt reģionālā slimnīcā, tad viņš nonāk augstāka līmeņa slimnīcā, tad viņu pārved varbūt uz Stradiņiem, pēc tam uz Austrumu slimnīcu, un ir svarīgi, lai šie dati būtu pieejami. Pretējā gadījumā ir problēma, kad, lai saprastu, kas notiek ar pacientu, ir jāveic atkārtot izmeklējumu, atkārtotas analīzes, tikai lai tiktu uz šī pareizā ceļa. Otrkārt, ja pacients staigā pa dažādiem speciālistiem, kā bieži vien tas ir, piemēram, reto slimību gadījumos, kad viņiem ir multidisciplinārās komandas, jo tās saslimšanas nav tik vienkāršas, kā varbūt
paaugstināts asinsspiediens, tad arī ir svarīgi, lai visi redzētu tos izmeklējumus, kas ir veikti. Protams, visi tie, kas ir iesaistīti ārstēšanas šajā procesā, jo tas ir nākamais milzīgais izaicinājums, lai dati būtu pieejami tikai tiem, kam tas tiešām ir nepieciešams. Nu, un ja mēs skatāmies uz tādām vienkāršākām situācijām, piemēram, cilvēkam paliek slikti uz ielas, viņš zaudē samaņu, tad atbraucot ātrai neatliekamās medicīniskas palīdzībai, viņiem ir jāzina, kādas alerģijas tam pacientam ir, kādas zāles viņš lieto un tam līdzīgi. Tā kā es uzskatu, ka pacients no tā noteikti iegūs. Jau šajā primārajā aprūpes etapā otra lieta, tātad arī ārstēšanas efektivitātes novērtēšanā, jo ja mums būs dati par pacientu, kādas zāles viņš lieto, kādi ir sasniegtie rezultāti, būs iespēja arī labāk analizēt to, kādas ir blaknes, kādas ir komplikācijas, atklāt kaut kādus blakus efektus vai tieši otrādi blaknes šai ārstēšanas terapijai. Tāpat bieži runā par to, ka pacienti lieto nepareizi medikamentus, jo nevienmēr otrs ārsts, kurš izraksta, redz, ko pirmais ārsts ir izrakstījis un tam līdzīgi. Nu, un viennozīmīgi arī, ja mēs runājam par inovatīvu ārstēšanu, par jaunām terapijām, par jaunu medikamentu lietošanu, nu, ja mums nav dati, tad mēs varam gaidīt tikai uz to, ko mums pastāstīs Eiropa vai Amerika, kas iedos šos datus. Mums pašiem, diemžēl, ir ierobežota arī šī pētniecība. Tas ir, ja tikai skatāmies no pacienta. No ārsta viedokļa pavisam īsi, tātad tas, ko arī raksta literatūrā, kad pieejami dati mazina medicīniskās kļūdas iespējamību. Jo, ja ārstam ir pieejama pilna informācija, tad arī ir mazāks risks uzstādīt nepareizu diagnozi vai izvēlēties nepareizu ārstēšanu. Nu, un tālāk jau arī, ja mēs skatāmies uz ārstu ne tikai kā uz to, kas ārstē pacientu, bet arī, kas domā par inovācijām, par attīstību, nu, arī viņiem ir svarīgi šie novērojumi, ārstēšanas rezultāts, blaknes un tam līdzīgas lietas, lai izvēlētos piemērotāko terapiju pacientam. Nu, un ja mēs skatāmies uz tādām lietām kā uz onkoloģiju, kur ir bieži vien runa tieši par mērķterapiju, kā vienu no efektīvākām terapijas veidiem, nu tad, protams, šī diagnostikas informācijā, ģenētiskie izmeklējumi un tam līdzīgas lietas arī ļoti būtiski, lai pacientu ātrāk uzsāktu pareizi ārstēt un lai šī ārstēšana dotu labāku rezultātu. Tu skaitīji tik milzīgi daudz tos iegūmus, ja? Viņi ir gan pacientam, klīnicistiem, ja? Un arī ekonomiski, ja? Nav atkrīt šīs entās varbūt analīzes vienā slimnīcā, otrā slimnīcā. Kur ir tas, kāpēc mēs nevirzamies šo datu virzienā? Kas ir tie apgrūtinājumi? Jo tie ieguvumi ir brīnišķīgi. Nu, pirmā lieta jau tā, ko es minēju, tas ir tā esošā situācija ar 2008. gadā radīto e-veselības sistēmu un tātad šo standartu trūkums. Jo, piemēram, arī šobrīd runājot par jauno vēža reģistru, pie kā notiek aktīvs darbs, Latvijā līdz šim tika izmantota šī vēža pacientu klasifikācijai, nosakot diagnozi, klasifikāciju, kas atbilst SSK-10, bet kura jau ir novecojusi jau vairākus gadus. Un līdz ar to viens no izaicinājumiem ir ieviest šos jaunākos standartus. Un tas attiecās uz abiem apgabaliem, gan uz datu kodēšanu, ko dara klīnicisti. Līdz ar to mums ir jāapmāca šie ārsti vai cits personāls, kas nodarbojās ar datu ievadu sistēmā, kā pareizi kodēt atbilstoši jauniem standartiem. Un otrs ir tehniskais līmenis, kad slimnīca informācijas sistēmām ir jāveic pielāgojumi, lai turpmāk iesūtītu nevis milzīgu teksta lauks ir uzrakstīts tekstā, bet tā saucamos strukturētos datus, kur katra vērtība ir savā datu lauciņā. Protams, kad es pieņemu, ka būs tāda pati problēma kā sākumā ar e-receptēm, kad būs jāmaina prakse, tātad šo ievadot, ja šobrīd ārsts varēja vienkārši pārkopēt no viena izraksta tekstu otrā un varbūt divus vārdus izlabot, tad turpmāk būs jāievad šie strukturētie dati, kas iespējams būs nevis viens ievadu lauks, bet 10 ievadu lauki. Paraduma maiņa. Tieši tā, paraduma maiņa. Bet es domāju, ka ņemot vērā visus šos ieguvumus, tas ir to vērts. Tas nebūs viegli, tas būs izaicinājums daudziem, bet es domāju, ka redzot tos ieguvumus, tas efekts būs no tā. Tu kā datu eksperti, tu esi saskārusies arī, mūsu kaimiņu valsts arī, kādam veids labāk ar šo ieviešanu, ja, digitālās veselības, ir kādi labi piemēri mums šeit tuvumā? Viennozīmīgi, ja mēs runājam par tiem labajiem piemēriem, tepat blakus tā ir Igaunijas e-veselības sistēma, kura arī nebija viegli ieviešana. Viņiem e-veselība gāja sākumā tikpat smagi kā mums, bet viņi ievies ātrāk.
Un viņiem patiešām ir pieejama visa šī informācija par pacientu šajā standartā nacionālajā e-veselības sistēmā. Bet arī viņiem viss nav ideāli. Tā kā, teiksim, man tas bija savā ziņā arī drusciņi mierinājums, ka, piemēram, tās pašas onkoloģisko pacientu kartes, viņiem nav dati automātiski sistēmā, ir cilvēks, kas viņus pārvada. Bet Igaunija jau pie tā strādā, lai viņus digitalizētu un automatizētu šo te datu ievadi. Kā tu kā datu eksperti redzi, kuri ir tie paši nepieciešamākie pirmie soļi, jo arī tajā piemērā par Igauniju, kad viss nav jāievieš uzreiz, var darīt lietas pakāpeniski, bet kas ir tie paši nepieciešamākie soļi, tagad, kas būtu svarīgi pašreiz? Nu, ja mēs ņemam kaut ko konkrētu, piemēram, to pašu vēža reģistru, tad pirmais tātad mums ir jāvienojās, kā bieži cilvēki saka, par valodu, kurā mēs runājam. Un IT sistēmā valoda, kurā mēs runājam, tie ir standarti. Piemēram, aprakstot šo te konstatēto vēža veidu, nosakot topogrāfijas kodu, morfoloģijas kodu, audzēju dabu un citus rādītājus, mums ir jāvienojas, kādu klasifikāciju mēs izmantojam. Un līdz šim Latvijā tika pamatā izmantota šī TNM7 klasifikācija. Ir skaidrs, ka pasaulē jau sen ir 8. un Latvijai ir jāpāriet uz 8. Līdzīgi arī par šiem te nākamajiem standartiem arī līdz šim tātad, ko es minēju, ir tātad SSK10 kodi pamatā izmantot, ir jāizmanto specifiskie kodējumi, kas ir SSK onkoloģijai. Un tie ir šie te izaicinājumi, kas ir pirmie soļi, vienoties, ka mēs visi vienādi ievadam datus un saprotam. Jo labais piemērs, piemēram, bija tie paši Covid certifikāti, kur vienalga, vai tu esi vakcinēts Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā vai Spānijā, šie dati bija nolasāmi arī citur, un tu varēji uzrādot QR kodu attiecīgi tikt iekšā. Un tas arī ir tas piemērs, kad dati ir standartizēti, strukturēti, un tā visiem ir skaidrs, ka, ja šajā lauciņā ir vērtība 1 vai 108, ko tas nozīmē neatkarīgi no valsts un valodas, kurā tas tiek lietots. Tā kā pirmais tātad ir šie standarti, otrs ir ārstniecības iestāžu sistēma pielāgošana, lai patiešām būtu šie strukturētie standartizētie lauki. Un tālāk jau ir tehniskais darbs šīs sistēmas savā starpā apmainīties ar datiem un nodrošināt viņu attēlošanu lietotājam un pieejamību analīzei. Bet ja mēs gribam iet uz vērtībā balstīt veselības aprūpi, tad bez šiem soļiem mēs nekādā veidā tur nevaram nonākt. Šie soļi, ko tu mini, ir ļoti specifiski. Tā kā tas ir reāli izpildāms, kā ir ar to laika grafiku, kā tas izskatās Latvijas kontekstā, cik tas laikā ir iespējami? Tas ir ļoti vienlaikus provokatīvs un interesants jautājums, jo, kā jau es minēju, tas lielā mērā ir atkarīgs no slimnīcu iespējām, un vispār ārstniecības iestāžu, ne tikai slimnīcu iespējām šos te datus ievadīt sistēmās. Jo arī tas, ar ko es šobrīd saskaros, kad dažādās slimnīcās tiek lietotas dažādas informācijas sistēmas un arī dažādiem mērķiem tiek lietotas dažādas informācijas sistēmas. Piemēram, medikamentu un zāļu šīs ordinācijas sistēmas ir viena veida sistēmas, pacientu pieņemšana un šīs izraksti anamnēzes ir citā sistēmā, un savukārt, piemēram, norēķini ir vēl 3. sistēmā. Līdz ar to, lai mēs virzītos uz vērtībā balstītiem datiem, mums ir jādabū dati no visām šīm dažādajām sistēmām, plus, ja mēs gribam patiešām kvalitatīvu novērtējumu, mums ir jāveic arī šī pacienta vērtējums, viņa dzīves kvalitāte, viņa labbūtība, funkcionēšana, darbspējas un tam līdzīgi. Līdz ar to es varētu teikt, ka man liekas, ka 10 gados līdz tam mērķim ir iespējams nonākt, bet tikai tad, ja mēs plānveidīgi un strukturēti iesim pa solīšiem. Jo atgriežoties pie vēža reģistra, tātad tādā gadījumā, ja mums ir strukturēti dati, pirmais, ko mēs varam panākt mērķi, ka visi pacienti, kuriem ir diagnosticēta šī slimība, ir reģistrā. Nākamais, tātad mums ir jāiegūst visi dati, kas ir par nozīmēto ārstēšanu, jo, diemžēl, Latvijas situācija ir tāda, ka finansējums ir ierobežots un ne visi pacienti, kam ir nozīmēta noteiktā veidā ārstēšana, viņu spēja saņemt. Līdz ar to, lai mēs varētu novērtēt, cik tad mums ir šie pacienti, kuri nesaņem neko, tāpēc, ka valsts to nenodrošina, mums ir jābūt informācijai, kas katram ir nozīmēts. Savukārt, lai vērtētu rezultātu un arī plānotu un novērtētu šīs lietas, mums ir jābūt visaptvarošiem datiem par to, ko katrs pacients saņem. Jā,
Par vēža reģistru runājot, un klinicisti ir devuši jau arī savu ieguldījumu šajās darba grupās, kas ir tas nepieciešamais. Bet kur ir tas, kas tagad, kāpēc ir tā kā bremzēšana, vai, jo tas tika jau vienreiz definēts, bet tagad īsti tas nav vairs aktuāli, vai tagad vajadzētu atkal definēt otrais, vai arī klinicisti negrib šīs vairākās sistēmas? Es gribētu teikt, tā patiešām bija jau, neatceros, vai no 18. 20. gads, bet jā, jums ir pilnīgi taisnība, ka bija šīs te onkoloģijas domnīcas, kur nāca ārsti un speciālisti un definēja šīs te prasības, bet arī runājot ar tiem cilvēkiem, kas bija tajā projektā iesaistīti, diemžēl lielākās problēmas, ko šajās darba grupās risināja, bija tieši apzināja esošās problēmas. Jo arī man strādājot ar klinicistiem bieži vien, varētu teikt, nolaižās rokas, jo es saprotu, ka tā pretestība ir milzīga, bet viņa ir pamatota. Jo, kā jau es minēju, ārsti negrib pārvadīt datus tur, kur viņi nav autori, jo tas jau arī ir, teiksim, tā pareizs princips, kad datu pirmavots ievada datus un tālāk viņus izmanto, nevis, kad ārsti pārvada vai statistikas nodaļa pārvada ārstu datus no dažādām kartiņām. Līdz ar to mēs nesam ņēmuši vērā visus šos ierosinājumus, bet arī tātad veidojot sākotnējo datu modeli un validējot viņus ar klinicistiem tieši parādījās šī problēma, kad esošās sistēmas darbojas uz veciem standartiem. Bet, lai ieviestu jaunu standartu, tas nav tikai tehnisks darbs. Tehniski to var izdarīt ļoti vienkārši, kad mēs tehniskā līmenī vienas vērtības aizvietojam ar otrām un pasakam, turpmāk jums būs lietot šo. Bet otra lieta ir tātad veikt izglītošanu, apmācību, tulkošanu un tās visas lietas, kas ir saistītas tieši ar šo te pārmaiņu vadību, un tas ir vislielākais izaicinājums. Jā. Un kā ir likumdošana pašreiz, vai tā ir atbalstoša, lai ieviestu šādus te strukturētus, lai mēs varētu būt tādus strukturētus datus, vai varbūt kaut kas trūkst? Teiksim tā, arī nesen tieši tiekoties ar ministriju un Nacionālo veselības dienestu, situācija jau, bet tā, man liekas, Latvijā ļoti, ļoti izplatīta, ka uz papīra mums viss ir kārtībā. Jo patiesībā, ja mēs atveram šo te onkoloģijas kartes pielikumu, kāds viņš ir ministra kabineta noteikumos, jā, tur ir jāizvieto šie te vecie standarti ar jaunajiem. Bet cita lieta ir tieši par to izpildījumu, kā šī te likuma norma ir realizēta un kā viņa īstenībā darbojās. Vai ir nepieciešams sakārtot uz papīra? Manuprāt, šeit tiešām vairāk problēma ir tādā ieviešanā. Tā kā reālā praktiskā dzīve un paradumu maiņa. Jā, jo, piemēram, arī, ja mēs paskatāmies e-veselības šos te noteikumus, tur jau ir noteikts, ka visi dati par pacientu, gan par ārstēšanu, gan par nozīmēto terapiju ir jāievada sistēmā. Cita lieta, ka praktiski tas nenotiek, tāpēc, ka mums ir vesela virkne ar tehniskām problēmām un šo te ieviešanas procesu, standartu trūkumu, standartizācijas trūkumu un to, kā vēsturiski ir aizgājis, ka katrs slimnīca, katrs izstrādātājs taisa savu sistēmu pēc savas izpratnes. Jo līdz ar to es arī nevarētu pateikt, ka visi izstrādātāji ir vainīgi, ka viņi ir uztaisījuši nepareizi, jo tajā laikā, kad pie tā sāka strādāt, nebija tādu standartu, kā bija, piemēram, Covid certifikātā, kad Eiropas Savienība izdeva šos te guidelines vai vadlīnijas, kā dati ir jākodē. Tā kā iespējams, ka tā ir savā ziņā akmens ierēģu lauciņā un ekspertu lauciņā, ka netika noteikti šo te standartu un vadlīnijas, bet tā ir situācija, kur mēs esam, no kā mēs varam mācīties ejot uz priekšu. Tad, kad tu tādu runā, es klausos un domāju, mēs runājam par pacientiem, ja? Un savā veidā mēs jau katrs īstenībā arī varam būt kādreiz šis pacients, ja? Vai kāds mūsu tuvinieks var būt. Tad es domāju, kā mēs paši katrs pats, kā mēs gribētu, ja? Lai nevis man būtu jāiet no vienas vietas un katrā vietā man taisīt viens un tos pašus izmeklējumus, bet kur es gribētu, lai visa informācija par mani ir vienu vietu. Tā ir viena problēma, jā, kad pacientam būtu jāredz visi šie dati vienotā sistēmā. Ideālā pasaules praksē tā ir šī nacionālā e-veselības sistēma. Un arī šodien, ieejot e-veselības portālā, es varu redzēt, ka tur ir daudz sadaļas, tikai viņas ir tukšas. Un otra lieta ir, runājot ar pacientiem, pacienti arvien biežāk kļūst par aktīvi iesaistītu daļu, kas būtu paši gatavi piedalīties un vadīt šos te datus un sniegt informāciju un būt aktīvi iesaistīti šajos procesos.
Bet es teikšu godīgi, šobrīd es izturos diezgan rezervēti pret pacientiem, un nevis tāpēc, ka es neusticētos šīm organizācijām vai viņu kompetencei, bet tāpēc, ka sākotnēji pie diagnozes tur mums pacients nevar palīdzēt. Pacients var palīdzēt tieši ar precīziem datiem par ārstēšanu, ziņot par blakus parādībām, ziņot par novērtējumu, ziņot par to, kā viņš jūtās un kā viņš redz šo daļu, ko tu minēji, kas arī ir ļoti svarīga komponente, to var, tas nāk no pacienta. Bet es uzskatu, ka kamēr mēs nevaram visus ievadīt korekti reģistrā, kamēr mēs neesam veikuši šo pirmo soli par precīzu diagnostiku, tur, diemžēl, es neredzu, kā pacienti var būt iesaistīti. Bet nākamajās fāzēs, tad, kad mēs runājam par šo te pašu pieejamību, par kvalitāti un par tādām lietām, protams, pacientu viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs. Jā, tu jau mini par šo te pacientu gatavību iesaistīties un arī ārstu gatavību, protams, kad ir jāmaina paradumi, kā to darīt, bet kā tu redzi, kas vēl ir šie te sadarbības partneri, kā padarīt šos datus pieejamākus, reālus, praktiskajā dzīvē lietojums, un mēs būtu visi ieguvēji? Skatoties uz pašreizējo šo te vēža reģistra izstrādi, protams, ka primārie, tā teikt, spēlētāji, ar ko mēs šobrīd sadarbojamies, ir slimību profilakses un kontroles centrs, kā šī te epidemioloģiskā reģistra turētājs, bet domājot par nākamajām šīm te attīstības kārtām klīnisko reģistru, kur es jau minēju pacientus, un ārstus, protams, nozīmīgs spēlētājs ir arī šie terapijas nodrošinātāji. Jo, piemēram, kā es esmu dzirdējis, Roša tieši strādā uz šo te noteiktu vēža paveidu noteikšanai piemērotas terapijas nodrošināšanu. Līdz ar to, protams, kad mums vajadzētu nākotnē nodrošināt, kad ir arī pieejama šī informācija par mutācijām, lai varētu gan pareizo terapiju piemērot, gan arī politikas plānotāji un tas pats Nacionālais veselības dienas prognozēt, kāds būtu nepieciešams finansējums. Jo, kā jau es minēju, ne visos gadījumos pacients var saņemt valsts apmaksātu terapiju, bet, piemēram, lai mēs varētu pateikt, ka, ja mēs nākamgad plānojam nodrošināt jaunu terapiju, cik mums šādi pacienti būs, kam tas būs vajadzīgs. Un otra lieta, es domāju, arī nozarei tieši šiem terapijas nodrošinātājiem būtu svarīgi redzēt gan šo pieprasījumu, gan arī rezultātu. Jo, cik es esmu runājusi arī ar Roša pārstāvjiem, tātad viņi ir ieinteresēti uz šo vērtībā balstītu un uz efektīvu terapiju. Un tas ir ne tikai Roša, bet arī vienā sarunā, man liekas, ar vienu no vietējiem zāļu ražotājiem. Viņi arī teica, mums ir svarīgi, lai ārsts lieto mūsu zāles pareizi. Mums nav svarīgi, lai viņš maksimāli izraksta. Mums ir svarīgi, lai patiešām par mūsu terapiju būtu labas atsauksmes un viņas būtu pamatotas. Tā kā es domāju, ka nākamā lieta, kur es personīgi ļoti daudz iegūtu tieši no sadarbības ar šīm veselības aprūpes nodrošināšanas kompānijām, ir kompetence. Jo nevienam pētniekam, nevienam cilvēkam no malas, īpaši no informācija tehnoloģija sektora, nevar būt tā starptautiskā pieredze, kas ir starptautiskiem uzņēmumiem, kas strādā ar šo terapijas nodrošināšanu visā pasaulē. Tā kā, manuprāt, kompetences galvenie centri mums tomēr ir, protams, klīnicisti viennozīmīgi, un otrs tātad šie terapijas nodrošinātāji. Kopā visiem partnerībā. Visiem ir jāstrādā kopā, līdz ar to, es neatceros, kam bija šī devīze, bet principā, kopā mēs varam izdarīt ļoti daudz, un es ticu, ka veidojot veiksmīgu sadarbību, kurā ir iesaistītas visas puses, valsts sektors, klīnicisti, pacienti un arī terapiju nodrošinātāji, mēs varam radīt ne tikai labu reģistru, bet arī būtiski uzlabot vēža pacientu aprūpi Latvijā. Šis ir tāds ķirsīts uz kūkas, tādi noslēguma vārdi. Gribēju tev jautāt, vai ir kaut kas vēl, ko tu vēlies pateikt, bet šis man liekas... Es gribētu, varbūt nobeigt ar vārdiem, kad sadarbībā ir spēks. Paldies tev! Un tam mēs visi ticam un uz izdošanos. Paldies tev, Mīša, par tavu laiku, Paldies. Ko tu veltīji, un tavu entuziasmu. Paldies!